16. martā Dailes teātrī pirmsrādi piedzīvo lietuviešu režisora Rolanda Atkačūna iestudējums Trīnas grēki. Režisors sniedz pavisam svaigu skatījumu uz Rudolfa Blaumaņa 1896. gadā sarakstīto joku lugu, pārceļot tās darbību mūsdienās Rīgas centrāla tirgu. Mēs ilgi ar mākslinieku meklējām vietu, tā, lai tas šodien pēc kaut kā izklausītos un izskatītos, lai šodien dotu kaut kādu dzīves garšu šeit, lai tas būtu aktuāli. Protams, dēļ šīs vietas izvēles nākas atteikties no daudz kā tāda, kas varbūt bija paša Blaumaņa iecerēs. Tomēr es arī zinu, ka šī luga neskaitījās nekāda ļoti lielā veiksme viņam pašam. Un viņš to nosauc nevis par komēdiju, nē, viņš to sauc par joku. Un tā viņš uz to arī skatījās. Tas viņam nebija fundamentāls vai ļoti vērtīgs darbs, kā piemēram Uguņi vai Indrāni. Tāpēc es arī domāju, ka viņš atļautu šo darbu brīvāk interpretēt. Tālāk jau jūs paši. Ir literārais pamats, bet tas, ko šim pamatam var vēl pievienot, izfantazēt, kā to pārvērst, es domāju, ka šī atļauja ir. Pasaulē ir daudz tādu dramaturgu, kas pat darba beigās uzreiz pieraksta. Šo es esmu uzrakstījis, bet tālāk jau jūs darat, ko vēlaties. Jo skatuve ir citādi, tā ir cits mērs, lai tas būtu aktuāli šodien, lai tā nebūtu tikai muzeja relikvija. Jo, ja kādam gribas vienkārši iepazīties ar lugu, tad ņemiet un palasiet, bet kāda var būt domāšanas varianti un rakurs par šo tēmu, priekš tā ir teātris. Tirgus ir tikai vieta. Vieta, kur ir ļoti daudz cilvēku, daudz dažādu interešu, vieta, kur notiek apmaiņa. Es teiktu, ka tirgu pat mīlestība ir. Saprotiet, jo tā ir pāri visam. Ja nav mīlestības, pat tirgu nevajag. Viss, tad neko vairs nevajag. Bet tirgū mīlestība nepārdodas. To ne par kādu naudu nav iespējams nopirkt. Ne mīlestību, ne dzīvi. Vispār neko garīgu nav iespējams iegādāties. Вообще ничего, вот этого духовного ты не можешь приобрести.